Nereti nekustamā īpašuma īpašnieki uzskata, ka īpašuma kadastrālā vērtība ir tirgus vērtība. Taču tā nebūtu nav. Vai būtu jāmaina īpašuma kadastrālās vērtības noteikšana? Manuprāt, būtu jābūt iespējai īpašniekam inicijēt un pasūtīt kadastrālo vērtēšanu pie vērtētāja. Kaut kādu to modeli izveidot, ja pieņemsim valsts. Ja nemaldos, bija runas par to, kad plāno, lai kadastrālā vērtība būtu 80% vai 70% vai kaut kādā tur sakarībā ar to tirgus vērtību, tad būtu loģiski, lai ir tā iespēja to vērtību pārskatīt un iesniegt. Asociācija varētu izstrādāt metodiku, saskaņot ar valsts iestādēm, un tad tas, protams, ka būtu daudz labāk. Es droši vien sākšu ar to, ar kādām vērtībām mēs vispār saskaramies, ikdienā cilvēki, kas nav vērtētāji. Ar kadastrālo vērtību mēs saskaramies tikai praktiski vienīgi tajā gadījumā, kad mums liek īpašumu nodokli maksāt. Tātad tas nāk no kadastrālās vērtības. Vēl kaut kādos brīžos, ja ir pārdošana, tad ir kapitāla pieauguma, nodoklis, un tad tur skatās vai kadastrālā vai tirgus vērtība. Pārējos gadījumos kadastrālā vērtība kā tāda mums neko dzīvē neietekmē. Mums ir tātad tirgus vērtība, par ko mēs runājam, ko nosaka certificēti tirgus vērtētāji, nekustamā īpašuma vērtētāji. Un tad mums vēl ir divas vērtības, ko jebkurš no cilvēkiem, kas ir saistīts ar nekustamo īpašumu izmantotāju, piemēram, pārdošanas vērtība. Tātad tas nozīmē, ka cilvēks pārdod nekustamo īpašumu, viņš var uzlikt šo te cenu, pārdošanas cenu, pat neskatoties ne uz certificētu vērtētāju novērtējumu, ne uz kadastrālo vērtību. Viņš ir palasījis kaut kādā sludinājumā, kad viņam liekas, ka viņa dzīvoklis varētu maksāt tik. Tā ir pārdošanas cena. Savukārt, ceturtā lieta ir darījuma cena. Tātad darījums ir noticis, tas, kas parādās zemes grāmatā. Un tur arī ir vairākas variācijas. Bieži vien šī darījuma cena var pat būt ļoti tuvu tirgus vērtībai, bet var būt gadījumi, kad viņa var būt arī lielāka nekā tirgus vērtība un var būt arī mazāka. Tā kā, ja mēs runājam par kadastrālo vērtību, tad tā ir tāda ļoti smaga tēma, par ko vērtēšanas asociācijā ir ilgas diskusijas ar valsts zemes dienestu, jo mūsuprāt vajadzētu būt kaut kādam rāmim, kad jebkura nekustamā īpašuma, kadastrālā vērtība varētu būt, kādi 70% no tirgus vērtības. Kāpēc 70%? Tāpēc, kā apmēram 30% robežās tirgus var iet uz augšu, var iet uz leju. Un, lai nerastos situācija, kad mēs maksājam kaut kādu nodokli, kurš tā kā neatbilst būtībā tirgumu. Un es nezinu, vai daudzi cilvēki ir paskatījušies, mēs kadastrā redzam šobrīd uz 25. gadu prognozētās kadastrālās vērtības. Savā vairumā viņas ir būtiski augstākas nekā viņas ir šobrīd, un ir mums bijuši atsevišķi gadījumi, kad mēs redzam, ka šīs 25. gada prognozētās vērtības pat ir lielākas nekā tirgus vērtības, kas noteikti tā nedrīkstētu būt. Tā, tīri informatīvi uzreiz pateikšu, ka tirgus vērtībai sakara ar kadastrālo vērtību nav, vai ja viņi ir, viņi tāda vairāk, dažreiz pa lielu, dažreiz pa mazu, tur nav tieša sakara, uz to nevajadzētu skatīties. Būtībā visa šī diskusija par kadastrālās vērtēšanas sistēmu sakņojās kļūdā, kas ir saistīta šo kadastrālo vērtību ar tirgus vērtību. Ar tādu tā kā cerību uz finanšu godību no valsts puses. Bet svarīgi jau nav tā vērtība, svarīgi ir tās likmes, kas tiek noteikts. Likmes ir noteikts politikā, sekojoši tas tāds kabuki teātris, man liekas, ir liekas un tikai veido problēmas. Vai to varētu mainīt? Redzēt, es jau, protams, gribētu pārēju uz tādu sistēmu, kā piemēram apvienotajā karalistē, kur katrā municipalitātē simtiem vērtētāju iesaistās šo cenu noteikšanā un nodokļu noteikšanā. Bet šajā stadijā tāda vairāk tā kā utopija. Mēs izmantojam to sistēmu, kas mums ir. Skaidrs, ka
Automatizēt visus valsts īpašumus novērtēt precīzi nav iespējams. It īpaši to izdarīt vienā dienā. Vai ne? Un pat, ja modelis ir sarežģīts un precīzs kopumā, tās individuālās atšķirības būs traģiskas un tiešām ietekmēs cilvēku dzīvi. Labākais, ko mēs varam darīt, ir uzlabot esošo sistēmu, cik nu vien var, un pēc iespējas iesaistīt vērtējumu bāzes vērtību noteikšanā.